13 gadi Tele2, 30. maijā būs 14. Ja, tur burtiski tie cipari, bet es tā kā nepasteidzos, jo tomēr šodien vēl ir cits datums maijā. 8 gadi Tele2 būs 9, pirms tam 2,5 gadi tehnisko risinājumu speciālistu amatā un pirms tam vēl 2,5 gadi arī Tele2 centrā. Tātad tā ir mana tā pieredze, kā tad es vispār tiku līdz tam, ka es par to drīkst stāstīt. Ja? Tas ir mans certifikāts. Kā jūs domājat, kas ir šie skaitļi? Ļoti labs minējums. Bet, ja tā nopietni, tad tie ir 460 darbinieki, ja, kurus mēs tātad mācam, un tas viens ir mācību projektu vadītājs, respektīvi es viens pats. Jā, un, protams, pie eņģeļu lūkšanām varu pieskaitīt arī savu rezultātu Ritu, kas šodien ir ar mani. Rita, parādies visiem. Tātad Rita man ir uz pusīti Tele2 centrā, un otra pusīti viņa ir pie manis projektos, palīdz ar e-skolas lietām. Tātad, lai mēs vēl efektīvāk varētu darboties, jo, kā jau Raivis minēja, mēs burtiski tikko nesen esam palaiduši jauno platformu, tāpēc Rita mums ir klātesoša un palīdz ar to darboties. Bet, principā, jā, tātad esmu viens pats, kas tos visus procesus lielos uzņēmumā bīda, un tā skaitā arī e-skolas platforma. Tele2 mācību digitalizācijas ceļš. Tātad ejam pie tēmas dziļumā. Nu, es atceros vienkārši šo te gifiņu. Es viņu ilgi meklēju, kamēr es viņu atkal atradu, jo viņam ir ļoti liels, nozīmīgs stāsts. Es atceros to dienu, kad mēs bijām līdzīgā konferencē ar manu kolēģi, un viņa mani baksta: Mārtiņ, mums arī vajag. Mārtiņ, un tieši tajā klienti prezentēja šo te iespēju, šo te platformu, ka var mācīties savādāk, un tas bija 17. gada decembris vienā no konferencēm, un es tā, jā, mums vajag. Jā, tas būs kaut kas wow. Jā, un tad ar šādu gifu kabatā, jeb slaidos, mēs drebošām kājām, drebošām balsīm, ar kolēģi rociņās sadavušies, devāmies uz Tele2 vadības sapulci. Stāstīt, ka mēs dzirdējām, mēs redzējām, ka mums vajag. Protams, tā tad, nu kā, vadības komandai, kas ir svarīgi? Cipari. Ja, un tad tos ciparus kaut kā vajag atspēkot. Kas tad mūsu dzīvē mainīsies, kad mums tāda moderna platforma būs? Protams, mēs tikām sadzirdēti. Un ko tad mēs ar to gribējām risināt? Ja, tātad mācību materiāli bija pieejami tikai papīra formātā. Es atceros, ka es katru rītu 2,5 stundas jaunajiem darbiniekiem printēju mācību materiālus. Tās bija šitādas te 2 mapes. Ja, tātad diezgan iespaidīgs process, viss bija sašūts. Nu, tātad kaut kādi uzdevumi, ja, tātad procedūras, nē, tas bija vienā sistēmā, kaut kādas lietas bija citā sistēmā, kaut kādi testiņi bija citā sistēmā, var sakot, tieši tā kā tajā iepriekšējā gifā arī tā. Kaut kā jau visi tiek uz tiem gala mērķiem, kaut kā jau tie mērķi tiek sasniegti, bet tāda centralizēta procesa viena platforma nebija. Un neskaidrs jauno darbinieku onboarding process, jā, tā tad bija šīs te neskaidrības, kur, kas, ko, kam, kā dara, nedara, iet, neiet, kas tur, ko, kur notiek. Jā. Nebija strukturēta mentoringa procesa, jā, tad kāds kaut ko, kaut kur, kaut kādam mentorēja, dzīvi bija, mācīties mācījās, strādāt varēja. Jā. Okay. Grūti atsakot darbinieku mācību tātad progresam līdzi. Tātad, jā, uzsāka mācības, kaut ko mācījās, tā ļoti grūti, tā caurskatāmi, pierādāmi, to visu atsakot. Zināšanu testēšanai tika izmantot novecojuša sistēma, kurā bija ļoti šauras iespējas testēt. Principā, jā, nē, un 4 atbildes, viena pareiza. Jā, tātad ļoti ierobežoti. Un, ja paskatās uz tādu mācību procesu, jo cilvēkiem patīk skaitļi,
Tad, attiecīgi, mums bija 19 mācību dienas klātienē tajā laikā. Tātad 142,5 stundas aptuveni. Tad bija mācību process, kur darbinieki sēdēja klasē, klātienē, mācījās visu, kas nepieciešams, lai viņš varētu strādāt veiklā ar klientiem. Un, protams, tad, kāpēc tas auto? Ja? Jo mēs pēdējā sapulcē ar Intejā par tām automašīnām runājām. Ja, tātad, kas ir kāda automašīna? Tad, principā, tajā brīdī pie šiem nosacījumiem tā automašīna bija tāda 4 riteņi, durvis, jumts, sēdekļi, braukt var. Ja, tā plus mīnus ir ok. Ja, uz priekšu tiekam forši. Ja, un, protams, tad, kad mēs jau dabūjām akceptu no Intejā un no vadības komandas, ka mēs laižam šo visu, ja, mūsu ekspektācijas. Tūlītās mēs tā uzspiedīsim un iedegsies un parādīsies un tūlīt notiksies un tur super digital un viss tur tā un mēs tikai sēžam, dzeram kafiju un skatāmies, kā jaunie mācās un viss tur vienkārši zibeņo un atskaites nāk un darbinieki gudri. Un viss tur notiekās, un mēs tur vienkārši kaifā, ekstāzē. Tad, pēc kāda laika, mēs sapratām, ka tā sajūta, pat cik mēs ar to manu kolēģīti, ar ko mēs gājām uz to vadības komandas sapulci, toreiz, esam 90. gadu bērni, tad mūsu tā sajūta bija, Mārtiņ, man tāds čujs, ka mēs esam nopirkuši Tamagotchi. Tātad, jābaro, jāārstē, jātīra, jūs saprotiet. Ja? Un ja to nedara, kas notiek ar Tamagotchi? Nomirst. Iedomājieties, tagad nākošajā vadības sapulcē man būtu jāiet un jāstāsta, piedodiet, kolēģi, e-skola nomira. Ja? Un tad mēs saprotam, ka kaut kas ir jādara, ir reāli jāliek iekšā materiāli. Ir visu laiku jāatjauno, jātaisa nozīmītas, visu laiku kaut kādas akcijas jātaisa, banerīši jāliek, lai viss tur mirguļo, lai viss griežās. Reāli darbs, jāstrādā. Intejā neteica, ka jāstrādā būs. Jo, ziniet, bieži vien mums arī ikdienā piekritīsiet, kad mēs kaut ko jaunu pērkot, mēs esam uzbūruši tādas ainas, Holivuda strādā, vai ne? Līdzīgi, kā es jums tikko noprezentēju, vai ne? Jā, un tad mēs ar to Tamagotchi sākām aktīvi strādāt, darboties, un tad mēs jau no tāda parasta braucam līdz tādam, kā mūsu sadarbības partners Intejā pēdējā sapulcē teica, tāds tautas vāģis, tāds Volvo. Jā, un kas tad notikās, kas tad mainījās? Skaidrs, vienkārši un centralizēts jauno darbinieku onboarding process, jā, tātad pateicoties platformai, mēs varējām daudzus procesus optimizēt, uzlabot, pilnveidot, izdarīt, izmainīt. Ja? Tātad onboardings jaunais ienāk, standarta paka, izlasa, atzīmē, nozīmītas dabon, punktus dabon, viss notiekās. Super, līdz ar to man tur praktiski nav jāstāv blakus, rociņa nav jātur, ieies e-skolā, tev pirmais materiāls, kas būs, tu viņu izlasi, atspied, atzīmēju, ka izlasīju. Visas mācīšanās programmas viena vieta. Tātad, vienkāršiem vārdiem sakot, Mārtiņš uztais klātienes mācības, pēc klātienes mācībām tiek izveidots arī e-materiāls, ielikts e-skolā. Darbinieks jebkurā brīdī var atgriezties atpakaļ. Jauno darbinieku mācībās, piemēram, stāstot prezentācijas, ja viņas jau ir e-skolā. Un ziniet, kā cilvēki ierauga kaut kādu prezentāciju, līdzīgi kā jūs tikko parādās uzreiz telefoni, un es tā saku, varat nefotografēt. Tas viss ir e-skolā. Jo, ko cilvēki dara ar tām bildēm, apskatās viņas vienreizi pirms dzēšanas. Tad, kad parādās, vieta telefonā ir aizņemta. Ja? Lūk. Kas ir forši? Izveidojām efektīvu mentoringu programmu. Tātad mentoringa programma, klātienes procesi, integrēti kopā ar e-skolas procesiem, viss pārskatāms, viss viegli atsakojams, kas, kur, kam, ko, kāpēc, kādā veidā, ļoti viegli, forši.
Caurskatāma apmācību procesi, pārskatāmas atskaites, viegli izsakot darbinieku mācību progresam, tātad gan par jaunajiem darbiniekiem, gan esošajiem darbiniekiem, veikala darbiniekiem, biroja darbiniekiem. Tātad es visu varu mierīgi atsakot, visu varu redzēt. Mūsdienīga zināšanu testēšana, tātad tur ir atverās opcijas. Mēs ar Ritu vēl atradām brīnišķīgas iespējas, ka darbinieks, piemēram, ja atbild nepareizi, viņam ir linki uz tātad informācijas sistēmu, viņš uzspiež uz linka, viņš aiziet uz informācijas sistēmu, saprot, kāpēc viņam ir kļūda. Ja, tātad vēl pašvadīts mācīšanās process, kur man nav jāstāv braks un jāsaka, tu tur neizlasīji, tāpēc tev ir kļūda, tāpēc tu nesaprati, tāpēc tu atzīmēji nepareizi. Nesaprati, izlasi, kāpēc nesaprati. Kāpēc pat nepareizi atzīmēji. Jā, spēļošanas elementi, motivācijas rīki, spēļošana. Visiem pieaugušiem patīk spēlēties, jūs to zinājāt? Nozīmīts, uzlīmīts, ja? Kurš krāja pannu Rimī, Maksimā? Ja? Kuram jau ir panna? Kam ir tosteris? Ja? Čemodāns, vai ne? Jā, starp citu. Nu, lūk, un katrs no mums tātad spēļojās, patīk spēļoties, patīk kaut ko sasniegt. Un e-skola ir brīnišķīga platforma, kur tas notiek. Tagad mainot platformas, tad paskrien drusku uz priekšu. Cilvēki saka, kā punkti nepārcēlās? Tā bija katastrofa. Iedomājieties, cilvēkam punkti pazuda, ko viņš pat 2-3 gadiem bija sakrājis. Ja? Es saku, visu sāksim no jauna. Jauna bilde, jauna dzīve. Ja? Un cilvēki atkal dabojam to enerģiju sacensties, jo viņam taču gribās atkal būt tur tajā līderborda augšgalā, vai ne? Un tā ir tā spēļošana. Nu, lūk, protams, videobankas, Skorm, interaktīvie kursi, tātad, ja, kad tu tur ieej un tur viss tur bildītas mainās, griežās, viss krāsains, viss forši, tur viss var sataisīt ļoti skaisti un mūsdienīgi. Anketas, aptaujas anketas, kas palīdz arī vākt datus, lai pēc tam viņus varētu analizēt. Mūsdienīgi testi un mācību programmas, viegli pārskatāms mācību kalendārs, ja, kur var redzēt, kādas mācības man ir priekšā, kad viņas notiek, kurā zālē. Ja, tad nav darbiniekiem, jā, šodien tur, tad tāds ceļa virziena rādītājs. Ja, bet tas viss notiek paškontrolēti darbinieku ierīcēs. Iespēja mācīties no jebkuras vietas pasaulē. Man liekas, ka tā bija arī tāda forša lietiņa, jo motivēti darbinieki ir forši darbinieki, un viņiem patīk. Ja, es tagad braukšu uz mācībām, vai es labāk iepriekš jau izlasīšu, citādi Mārtiņš vēl kaut ko paprasīs un nedod Dievs, es nezināšu. Viņš atver vaļā ātri slaidus, pāršķir, un tad es stāstu prezentāciju no e-skolas, ja, un viņš tāds, es to jau redzēju e-skolā jau iepriekš, es saku, mālacīts. Ja? Pilnīgi cita runāšana. Tad šobrīd, cik bija iepriekš jauno darbinieku mācību dienas? Jā, šobrīd mums ir 10. Jā, tātad saintegrējot foršu onboarding procesu, foršu mentoring procesu, e-skolu, tātad mēs atļāvāmies klātienes dienas samazināt. Un efektīvi tas strādā. Protams, Tele2 ir par jēgpilnu. Jā, tātad visas lietas jēgpilnas. Arī jēgpilna mācību resursu izmantošana. Tātad, apzinoties savus resursus, fiziskos, materiālos un laika resursus un vispārējos resursus, jūs redzat, kad atnākot e-skolai, mēs kļūstam efektīvāki. Un, protams, daudzas lietas mēs arī darām paši. Ja? Nu, cik tas ir iespējams. Izmantojam Canvas, izmantojam RAIS 360. Un tādā veidā mēs veidojam šos te interaktīvos materiālus, ar kuru palīdzību tad mēs arī varam iegūt arī tādu profesionālāku skatu tām mūsu mācību lietām. Protams, cilvēks ir tāds interesants radījums, ja, kurš ļoti ātri atslāpst. Mēs arī tā atslābām. Un tad vienu dienu zvans, tas bija decembris, kad bija vissaspringtākais laiks manā dzīvē, jo ir gada beigas. Zvans no Raivja, saka, mainīsim platformu. Un viņi teica, ka būs labāk. Ja, tas tā kā tādā filmā, ja, vai dziesmā. Viņi teica, ka būs labāk. Un
pēdējā sapulcē tagad atskaita, ka jau ir pagājis laiks. Mani pārliecināja, ka man tagad ir tāds normāls braucamais rīks ar podziņām daudzām, ar dažādām lāpstiņām pie stūres. Tikai jāzina, ko ar viņām darīt. Jā. Lūk, un es pilnīgi piekrītu Intejā kolēģiem, ka tiešām tā tas arī ir. Procesi ir vairāk automatizēti. Mums kolēģi manuālais darbs pilnīgi nogāja piemēram, uz darbinieku ievadīšanu. Mums ir saintegrēta jaunā platforma ar mūsu darbinieku datubāzi. Darbinieki ielasās automātiski pa visiem brančiem un tātad visām nodaļām un viņu amatiem. Viss ir saintegrēts un notiek automātiski, kāds iet projām, tātad automātiski dati tiek dzēsti un viss notiek automātiski. Tur nav jāstāv blakus. Un tā ir brīnišķīga lieta, un es to stāstu kā tādu mazu uzvaru. Jo pirms tam to darījām manuāli. Vienota pierakstīšanās sistēma. Tas arī ir forši, kad nav jāiegaumē papildus paroles. Cik paroles jums ir darbā? Kam ir viena? Kam ir aptuveni 16? Kaut kur tā ir. Un iedomājamies vēl kaut kādai e-skolai parole. Tagad viss ir super automatizēti. Apmācība aplikācija viedierīcēs. Jā, iepriekšējā platformā mums bija weblapā. Tagad mums ir gan weblapā, gan aplikācijā, gan datorā, planšetē, slēdzies, kā gribi, kā tev vērtāk, ņem, dari un priecājies. Vēl strukturizētākas un detalizētākas automātiskās atskaites. Tātad mēs varam saprogrammēt, kādu atskaiti mums vajag, kādā griezumā, kādā veidā, kādi skaitļi, kādi cipari, kāda kolonna. Viss nāk automātiski uz norādīto e-pastu, cik bieži vajag. Brīnišķīgi. Atkal nav jāiet, jāsēž stundām, jāgatavo kaut kādas atskaites, vienreiz izdari un priecājies par saviem augļiem. Mūsdienīgs dizains. Platforma izskatās vienkārši, nekādas sarežģītas lietas. No lietotāja puses vienkārši fantastiski, viss pārskatāmi un viegli saprotami. Plašas iespējas nākotnē pilnveidot, attīstīt un automatizēt mācību procesus. Ir ļoti daudz podziņas, lāpstiņas, kloķīši, kurus mēs vēl īsti neesam izpratuši, bet šobrīd cieši sadarbojoties ar Intejā eņģeļu komandu, mēs mēģinām saprast, kura podziņa mums labāk izmantojama, kurš kloķīts jāparauj vai jāpagriež, lai notiktu tas, ko mēs esam iecerējuši. Tā kā ir vēl ļoti daudz visādas lietiņas. Iedomājieties, no tās iepriekšējās mašīnītes pārsēsties uz šādu. Ir taču daudz visa, kas ir jāsaprot, ka var braukt arī ātrāk. Ja? Vēl viens būtiska lietiņa, ko es gribu pieminēt, protams, ir stulbi atsaukties uz tādām lietām, bet kas ir ļoti būtiski? Pateicoties tam mūsu tālredzīgajam skatam, kad mēs toreiz pārvarējām savas bailes un aizgājām uz to vadības komandu ar tām drabošajām kājām, mums šajā grūtajā periodā, ko sauc par Covid-19 pandēmiju, ja mums nebūtu e-skolas, apstātos ļoti daudz procesu. Mācības būtu praktiski neiespējams, tikai pliks online un darbiniekiem tas online būtu vēl mokošāks, jo būtu daudz vairāk online stundu jāpavada nekā pašmācības procesā apgūt lietas e-skolā. Tā kā mums ļoti paveicās, varētu teikt, vai arī tas, ka mēs bijām tālredzīgi. Mēs nezinām, kas būs rīt, mēs nezinām, kas mūs gaida nākotnē, kādas vēl pandēmijas nedod Dievs. Bet e-skola tajā brīdī mūs ļoti, ļoti izglāba. Tā kā milzīgs paldies Intejā komandai. Un, protams, es par saviem sadarbības partneriem runāju labu, ja man ir ko teikt. Un es to arī saku. Un šodien es to gribu teikt skaļi, lai visi dzird, ka man sadarbojoties ar Intejā komandu, tā ir plaša profesionāļu komanda. To es saku 100%. Atvērta un draudzīga komunikācija vienmēr. Visos kanālos, oficiālajos un neoficiālajos, jo es esmu iedevis visas pieejas. Jo, ziniet, kad ir 460 darbinieki jādabona uz strīpus, tad nav vienmēr laiks sēdēt Teams chatā vai e-pastā, tāpēc arī mēs varam komunicēt arī daudzos citos veidos galvenais, lai mēs sasniedzam mērķi ātri un efektīvi. Un runājot par mērķiem, jā, uz mērķiem un risinājumiem vērsta sadarbība. Prieks par to, kad bieži vien es savā galvā varbūt neesmu sapratis, ka tāda iespēja ir. Tā kā runājot par salīdzinājumos ar to mašīnu, Intejā komanda ir tie kolēģi, kas man saka, Mārtiņ, skaties, sēdies iekšā, parauž šito,
Iedomājies, logi notīrīsies. Un tā, wow! Ja? Un tā ir ar e-skolu. Ir ļoti daudz opcijas, iespējas, kuras mēs vēl neapzināmies. Un ar jauno platformu viņas ir 10 kārtu vairāk, ja, nekā iepriekšējā platformā. Tā kā mēs vēl šobrīd esam tādā ritu mācību procesā, kur Rita ļoti daudz šobrīd to visu dara un saprot un iedziļinās, un pēc tam man pastāst, Mārtiņ, tu zināji, ir šitāda lietiņa, tad tas viens ķeksīts un visa dzīve mainās. Tā kā forši. Un jā, profesionāls ikdienas atbalsts arī tad, ja mums kaut kas notiekās vai kaut kādas lietas ir, mēs uzrakstam ātri, saņemam atpakaļ atbildes un visas lietas tiek atrisināts vienmēr. Un vienmēr ar skatu nākotnē. Es domāju, ka drīz man tā lidojošā mašīna būs jārāda nākošajos slaidos. Ja? Tā kā sirsnīgs paldies. Un nākotnes tehnoloģijas ir mūsu acu priekšā. Atliek sākt tās izmantot mūsu labā. Paldies!